Šī ir atsauksmē Anijai. Šodien ir 13. septembris, un tēma bija viss, kas saistīts ar ēdienu. Jā, tātad manā, tagad it kā es handloju ēdienu diezgan tā labi, jā, bet vēl nesenā pagātnē bija tās vakar ēšanas un viss tam līdzīgais, un tad tur, agrāk manā dzīvē tur nopietni pārēšanās regulāri un tam līdzīgi. Un tikām līdz agrai bērnībai, 2 gadiņiem, ka vecais baurē, un principā viņam bija tieši tā pati nepilnvērtības sajūta, kas man, ka principā es neesmu nekas, un rona vērtību tikai no kaut kā cita, ja, no cita cilvēka, kas ir augstāks, tā kā elks, ko pielūdz, ja, un tad tas piedod tev vērtību. Pašā tev iekšā ir tukšums. Tukšums, ko var ļoti viegli piepildīt ar paiku, jā, ļoti viegli, un to arī regulāri dara. Mans tēvs arī rada lielāko dzīves baudu ēdienā, kā teikt. Citu sev visu kaut ko liedz, bet lūk, ēdienu, to var atļauties pārēm, vai ne? Un tas ir kaut kas tāds, un tieši šīs aspekts, ko Anija man palīdzēja tā atskārs, pirmo reizi mūžā, principā, vai ne? Kad tu liec sev visu kaut ko citu, jā, tu neesi vērtību, tu tur drēbes sev normāls nenopērc un viss, vai ne? Bet, jā, ēst tas ir, ko var un ko vajag, jā, jāiztukšo visu leduskapis, visu vecā paika, visu jāpēd, nevar neko mest ārā, vai ne? Vēders miskasta, vai ne? Un kas interesanti, es to tāpat atklāju, vai ne? Es vienā citā iepriekšējā sesijā ar Aniju iztaisījām ankuru, ka man noliek rokas uz kājām, tā, jā, uz augšsilbiem, un pienkaroja tāda stabilitātes sajūta. Un tagad, kad es pieaugu šajā sesijā, jā, es arī tā noliku rokas, un tas palīdzēja atsaukt atpakaļ arī to veco sajūtu no tās sesijas, jā. Tagad tāds ankurs vecais strādā jaunajā sesijā. Interesants koncepts. Un jā, un pieaugu ar to stabilitātes un tādu vērtības sajūtu, kas esmu pilnīgs, vai ne, un tad izgājot cauri visām tām situācijām, un ēdienu redzu pilnīgi bezkaislīgi, varu ēst, varu neēst, ja, un ēdīšu tikai to, kas man patiešām garšo un ko es tagad gribu. Man neviens nepiespiedīs ēst to, ko es negribu dotajā brīdī, vai ne? Paši zinām visu šitos tipiskos latviešu scenārijus, vai ne? Tur, nezinu, sievas māte uzvārīja uz zupu un negaršo, un tad, principā, tur jāiet kārties, vai ne? Vai ne, kā, šitie te viss stāst, vai ne? Vai arī man tur dod, un es negribu piemēst, vai ne? Un cik man nav bijuši tādi varianti dzīvē, vai ne? Visiem gan jau mums ir bijuši. Tā kā, jā, pārrakstījām to lēmumu manu. Es biju pieņēmis lēmumu, ka es esmu vispār vērtība. Nav man, jā, nulle manis nav. Un es tikai ronu no cita cilvēka. Man vajag to citu, jā, kuram es kā tāds, kā teikt, vasalis pakalpiņš arī visu mūžu lākā riņķī, un viņš tikai auga varenāks. Un tad tā arī bija man tā daļa, ko mēs pēc tam atlaidām, jā. Arī manā tēvā tāpat daļa principā bija iekšā, vai ne? Arī viņš bija nevērtīgs, arī viņš rada vērtību savu no citiem cilvēkiem. Visādi tur paziņas krut, viņam bija tur tā policijas dakteri. Viņš rada vērtību sevi no tādiem cilvēkiem krutiem, ko viņš pazina, vai ne? Tā kā ļoti līdzīga tēma, vai tēvs, vai es līdzīgi, viņš man visu to pārdeva, un visu to tā baigi forši redzēja, apzinājos, integrēju sevi, pārrakstījām programmu, pieņēmu lēmumu pareizo un rulējām tālāk. Super!